es teikšu, kā ir man jau. Esiet sveicināti! Ir gan labas ziņas, gan sliktas ziņas. Ko lai sāk? Labi, sāksim ar sliktām ziņām. Diemžēl sliktas ziņas ir tādas, ka Keita 21 maldina savus skatītājus ar visādiem tukšiem solījumiem. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka es skatījos viņa visādas video, ko viņš solīja strīmot telefonā, bet viņa strīmi nebija viņa kanālā, tāpēc tie tukši solījumi. Starp citu, tā ir kopienas maldināšana, kopienas apmānīšana, un tā nevajadzētu rīkoties. Labas ziņas. Dators kaut kad būs, visticamāk, ka nākamgad. Šobrīd man summa ir tik, cik ir. Ja es pateikšu to uzreiz, tad man uz planšetdatoru sāk zvanīt krāpnieki no ārvalstīm. Man te vēl viena sliktā ziņa ir tāda, ka uz manu planšetdatoru zvana numuri no ārvalstīm. Es zvanus vai nu ignorēju, vai noraidu. Līdz ar to tātad es viņus banoju un bloķēju. Vēl viena laba ziņa. Spēļu video būs. Kā tas būs, es nezinu. Man tādas informācijas nav. Taču par laimi es saglabāju visas modifikācijas, kuras ar laiku spēlēšu. Cienījamie skatītāji, lūdzu, nemaldiniet savu kopienu ar tukšiem solījumiem. Savādāk tas nonāks pie kanāla abonenta anulēšanas, kā Keita 21 gadījumā. Labi, tas ir šis paziņojuma video. Like, subscribe, turn on notifications, share un comment. Es nenāku ar tukšiem solījumiem. Streams būs šajā svētdienā, 2 dienā pēc mana laika. Nezinu, kā jūsu laika zonu. Tas šai reizei arī viss un visu labu!